Laipni lūgti Fuks the Maker YouTube kanālā. Šajā video es parādīšu, kā izveidot dimanta raksta makramē piekariņu. Ja tu šeit esi pirmo reizi, neaizmirst pierakstīties. Nepieciešamie materiāli. Tev vajadzīgs 3 auklas 90 cm garumā, viena 35 līdz 40 cm un karabīna. Auklu nostiprināšana. Pārlok garo auklu uz pusēm. Locījumu vietu ver cauri karabīnei un cilpai, kas izveidojas cauri, izvelc auklas abus galus. To pašu atkārto ar pārējām 2 auklām un pievērs uzmanību, lai cilpas ap karabīnu tiktu veidotas vienā virzienā. Ērtākam mezglošanas procesam es piekariņu ar adatām nostiprinu korķa pamatnē. Ja tev šādas nav, var izmantot līmlenti un galda virsmu, pielīmējot karabīni ar līmlenti pie galda. Mezglošanas process. Domās sanumurē auklas no kreisās puses sākot ar 1 uz labo pusi beidzot ar 6. Otro auklu liec pa apakšu 3. auklai un tad ver cauri. Strādā tikai ar labo roku, 3. auklu turot nostieptu un sakārto mezglu kā video. Ņem to pašu auklu, ar kuru tikko izveidoju mezglu un kura tagad ir pēc kārtas 3. Liec pāri 2. auklai, veido cilpu un pievelc. Atkal otro auklu turot nostieptu uz leju. Tagad ņem 1. un 2. auklu. 1. auklu liec pa apakšu 2. veido cilpu un pievelc. 2. auklu turot nostieptu. Dari to vēlreiz. Ņem 2. auklu, liec pa augšu 1. veido cilpu. 1. auklu, kas ir ārpusē, turi nostieptu un pievelc mezglu ar 2. auklu. Tagad to pašu atkārtosim otrā pusē. Ņem 5. auklu, liec pa apakšu 4. un tad veido mezglu. Šajā gadījumā nostieptu auklu turi labajā rokā. Strādā tikai ar kreiso roku. Ar katrām 2 auklām mezglu atkārto 2 reizes. Otrajā reizē ņem 4. auklu, liec pāri, veido mezglu un pievelc. Droši pievelc auklas stingrāk, kā tev patīk, lai mezglojums ir glīts un vienmērīgs. Pēc tam ņem 6. auklu, liec pa apakšu 5. un veido mezglu. Atceries labo roku tur nostieptu un ar kreiso roku pievelc mezglu. Un tad atkārto. Ņem 5. auklu, liec pāri 6. un veido mezglu. Atceries labajā rokā auklu turi nostiept. Lūk, tā ir pirmā daļa mezglojumam. Tālāk izveidosim dimanta rakstam vidu. Izmantojam vidējās 4 auklas. 2. auklu liekam pāri 3. un 4. Savukārt 5. auklu liekam pa apakšu šīm 2 un pāri 2. auklai. Lūk, tieši šādi kā video izveidojās šādas mezglas un to pamazām pievelkam. Pavelkam vidējās auklas uz leju, lai mezglojums ir vienmērīgs un glīts. Un tagad daram otrādi. 5. auklu liekam pa augšu 3. un 4. savukārt 2. auklu pa apakšu. Un tieši tāpat pievelkam. Lūk, šādi mēs izveidojam dimanta rakstam vidu. Ērtākai mezglošanai kniepadats var pārspraust tuvāk nesamezglotajām auklām. Tālāk ņem 5. auklu, liec pa apakšu 6. un veido mezglu. 6. auklu turi nostieptu un strādā tikai ar labo roku.
Pēc tam ņem šobrīd ārējo 6. auklu un liec pa augšu 5. veido mezglu un atkal strādā tikai ar labo roku. Auklu, kas ir kreisajā rokā, turi nost. Tad ņem 4. auklu un liec pa apakšu 5. un veido mezglu. 5. auklu, kas ir kreisajā rokā, turi nostiepu. Un tagad pievērs uzmanību, kā tu pievelc auklu, lai mezglojums veidotu šo dimanta formu. Tad 5. auklu liec pa virsu 4. veido mezglu un pievelc. Lūk, šādi mazliet uz vidu, lai veidotu skaistu formu. Un atkārtojam otrajā pusē. Ārējo jeb 1. auklu liec pāri 2. auklai un ar 2. auklu veido mezglu pievelkot. Tad 1. auklu liec pa virsu 2. un pievelc mezglu. Lūk, šādi. Tad ņemam 2. un 3. auklu. 3. auklu liekam pa apakšu 2. veidojam mezglu uz augšu un atkal turot nostiept 2. auklu, pievelkam ārējo. Bet ņemam 2. auklu, liekam pāri 3. un turot 3. taisnu uz leju, pievelkam. Lūk, šādi pamazām tuvojās mūsu dimanta raksts. Tālāk taisīsim mezglus no vidējām auklām. 4. auklu liec pa apakšu 3. un veido mezglu. 3. auklu turi uz leju taisni un pievelc ar 4. Tagad ņem 3. liec pa augšu 4. 4. turi uz leju un ar 3. pievelc. Lūk, tieši šādā veidā izveidojas dimanta raksts. Tālāk mezglojums ir jāatkārto vēl 1 vai 2 reizes pēc tavām vēlmēm, tieši kā mēs sākām, izveidojot vēl 2 vai 1 dimanta rakstu. Mezglojuma nostiprināšana. Ņem aptuveni 35 cm garo virvi, izveido to šādā cilpā, liec šo cilpu piekariņam pie mezglojuma beigām un garāko galu tin aptuveni 4 reizes apkārt. Tin cieši, lai būtu glīti. Tālāk galu, kuru tini apkārt piekriņam, velc cauri apakšējai cilpai. Tādi. Un tad pieturi šo galu un velc uz augšu auklas galu, kas ir virs notītās daļas. Šādā veidā tu zem tās aptītās daļas izveidosi mezglu un tev nerēgosies lieki gali. Augšējo virves galu droši ar šķērēm vari nogriezt. Apakšējos galus var noīsināt vienādā garumā, tā kā tev labāk patīk. Vari atstāt tos dažādus, vari tos ar pirkstiem atritināt un pēc tam izķemmēt ar jebkuru ķemmīti. Vari atstāt neķemmētus, ja tev tā patīk labāk. Ceru, ka šī pamācība bija ērta un tev izdevās savs dimanta raksta piekariņš. Droši raksti komentāros, ja ir kādi jautājumi, neskaidrības. Ar prieku atbildēšu uz visiem jautājumiem, lai tavs mezglošanas process ir mierīgs un rezultāts ir lielisks.